Latvijā ir ļoti neizdevīgi būt darbiniekam, jo nodoklis kopā uzņēmums par tevi nomaksā 45%, plus tu ieveiklā un tur vēl PVN 200%. Jā. Ja tu esi darbinieks, tad 2/3 no tava darba lielam paņem valsts. Bet Latvijā ir ļoti izdevīgi būt uzņēmējiem. Nu, tie var būt viena cilvēka uzņēmums, vai ne? Jā. Un tu vari darīt to pašu, ko tu dari savā darbā vienīgi, pielaist klāt pārdošanu, dabūt klientu, dari to pašu, un to nodoklis uzreiz ir nevis tur 60%, bet 20%. Jā, 25%. Atkarībā no kuras puses rēķina. Un, manuprāt, ļoti liela cilvēku daļa to nezina. Jo arī tad, kad es strādāju, ka man vēl bija, cik gadi, ka man bija 26 gadi, man nebija ne mazākās nojausmas, cik es kā darbinieks izmaksāju uzņēmumu. Es atceros, toreiz teicu, es gribu algu ne mazākā 1000 eiro. Un man saka, kā lai es izmaksātu 1000 eiro, man vajag 1800 kopā. Es saku, kā 1800? Es gribu tikai 1000. Ne? Man nebija ne mazākās nojausmas, ka ir tik milzīgi nodokļi otrā pusē virsū. Jā, lai visu, ko saņem uz rokas, ir reiz 1,7. 1,8. Jā, atkarībā, cik liela alga, bet 1,7. Tur atgādājumiem vispārējais, jā, bet 1,7, 1,8 pareizi, un tu zini, ka tā tiktu izmaksā uzņēmumam. Jā, tā kā bieži cilvēki domā, kāpēc man tik maz maksā, vai ne? Lielākā daļa cilvēku sevi neatpelna uzņēmumā. Tur jau tā lieta, lai tu saņemtu kaut kādu piečuku. Ja? Tas ir gan čiriks uzņēmums, gan 10 pakas. Tas ir crazy. Jā, tur ir baigā pievienotā vērtība tev jāatnes. Tāpēc... Jo palielam vienīgie cilvēks, kas atnes naudu uzņēmumam, tie ir pārdevēji. Tieši tā. Un pārdevējiem un ja arī tu esi pārdevējs, domā, es uzņēmumam dabūju 10 000 peļņu. Nu labi, bet tu esi tas pārdevējs, jau ir noliktavs cilvēks. Ir mārketingā kāds, ir kāds, kas pats viņus apako, vai ne? Viņiem jānomaksā algas no tavas peļņas. Nu, protams, tās visas fiksētās izmaksas, tas viss jānosaka pārdevējiem. Ja? Tur pārdevējs paņem savu komisiju, un no tā pārējā tu vēl nomaksā nodokli, tu nomaksā vispārējo. Nu, tā ir cipars spēlīt. Jo šitas man taču ir beig pietrūkst skolā, jo tā, ka es pabeidzu 12 klases, es nezināju, kas ir nodokļi. Es vispār ko nezināju no tādas reālas dzīves.